Labvakar, dārgie futbola draugi, un arī telpu futbolu, futzālu un jebkādu futbolu paveida draugi, jo šī ir diezgan liela diena gan telpu futbolam kopumā, gan arī visam Latvijas futbolam. Elites kārta Čempionu līgā telpu futbolā. Riga FC pret Francijas čempionu vienību no Lavals, Lavals zvaigznes pretī stāsies. Šeit ir diezgan daudz prominentu futzālu cilvēku. Francijas klubam savukārt vārtos ir Louis Marquet, un arī pirmie gūtie vārti, diemžēl Igors Labuts ar šo sitienu galā netiek. Neveiksmīgi nospēlē Labuts savā pirmajā nopietnajā epizodē, un jau spēles 76. sekundē vadībā izvirzās Etoile Lavalloise. Svaigākā pagātnē tieši Portugāla ir numur 1, lai gan pirms turnīriem droši vien joprojām Spānija ir bukmeikeru favorīta. Kozlovskis skaisti, bet vajadzīgs ir iznākums šai epizodei. Tomēr bumba pie vārtsarga. Pagaidām vēl tālu līdz robežai, līdz 5 sodiem. Ar 6. ir spēlētājs, un kāpēc es to pieminu, tāpēc, ka Vitols Masls arī Plumos Lilas trenera asistents. Arī šāda maza saiknīta, arī Romans Raškovskis Plumos Lilasē bija ārkārtīgi daudz labas iespējas izšķērdēja, trāpīja pa stabiem, nestiekšā no 2 metriem. Momenti bija diezgan daudz un 2-0. Diemžēl Abdesamets Mohameds. Francijas Lilas kapteinis un pagaidām, diemžēl, nav pavilcis Igors Labuts savu komandu. Almasrāvs bumbu arī saņem. Artim Kozlovskis sitiens Labuts ar kāju. Igors Tarkānos arī īstenībā, tā kā droši vien diezgan daudz šeit. Viņi ir galā spēles šovakar nav. Nākamā spēle pie 1 vakarā RFS pret Kuldīgas Nikeru. Nikeru galvenais treneris Vitalijs Voskāns arī šeit. Vismaz pirmajā spēlē noteikti būs vietas. Un pretuzbrukumā jau Francijas klubs. Un neveiksmi nospēlēts pa Vargas, bet šoreiz Labuts ieņēma labu pozīciju. Kārt ar bumbu Vaporaki. Kozmīns vārtī! Dmitrijs Kozmīns 1-2. Pirmais reālais moments un arī pirmie gūtie vārti, tā kā arī Rīga šajā ziņā ļoti labi realizē procentuālā ziņā savas iespējas. Un šis arī diezgan meistarīgs sitiens, neparocīgs vārtsargam. Mohameds. Labi saspēlē un tomēr neildo bumbu vārtos. Labu Čitka izglāba, tad bumba trāpība pārlika. Rikardiņu. Talis. Seržiņu. Varsīs Seržiņu! 2-2! Vai bija rikšets pa ceļiem, vai vārtsargs tomēr nenospēlēja šeit kārtiņu līdz galam, bet bumba pēc Seržiņu sitienu vārtu tīklā, tas arī ir galvenais. 2-2. Seržiņu apspēlē Girio gar vārtiem. Tālīs atlaksī bumba, Rikardiņu bloķē. Elmestrārs vēl viens tiens Labuts. Elmestrārs, tomēr Rikardiņu cīņa par bumbu. Girio 2-3, diemžēl nepaspēja nec Tālīs, nec Kozlovskis, un tomēr dabū bumbu vārtos Lavals klubs iespiež. Tālīs vārtī! 3-3! Pats nopelnīja, pats iesita, un Rīga ir atpakaļ spēlē. Savukārt Riga Petrov organizāciju pārņēma. Kuzmins tiek apspēlēts, bet no situāciju Vargas paliek pa vidu, un tieši tur viņam bija jābūt Kuzmins pretuzbrukums. Kuzmins Seržiņu! Vārtsargs izcili spēlē. Rimkos pretuzbrukums, Rikardiņu, Rimkos brīvs, Rimkos izglāb Marquet. Atrisinājuma iespējas, sitiens spēcīgs, bet virsū Labutam šeit galvenais bija ņemt pozīciju. 7,5 minūtes vēl līdz spēles beigām. Seržiņu gribēja skaisti nāca pētniekam, iedot piespēli. Kādā no nākamajām epizodēm glābi Marquet pēc Rikardiņu tā ierastos mājas tērpus kā pirmo formu, bet Labuts izglāb, jā, šī bija ļoti sarežģīta epizode. Muhodins, pēdējā minūte šajā spēlē sākusies. Muhodins, Bilals Bakalī, nepārtver bumbu, sitiens un tomēr vārti. Tālajā stūrī trāpa Elmesrārs. 4-3, tomēr Lavals klubs laikam jau izrāja uzvaru. Jakauļos Vaporaki. Vargas! Vārtī! Vargas! 14 sekundes bija vadībā Lavals klubs šajā brīdī.
Un arī šie ir vārti, kurus Lavēl klubs negribētu ielaist. Arī šie vārti tādi, nu, savdabīgi. Tālijas arī trāpīja Vargas. Muhudīns, pretuzbrukums Lavēlai, aptur bez pārkāpuma, aptur Tālis, izpatiens Tālis! Tālis vārti! 6,6 sekundes līdz spēles beigām. Tālis iesit abu puslaiku pēdējās sekundēs. Un šobrīd pirmo reizi šajā vakarā vadībā ir Rīga. Pirmo reizi vadībā arī šīs grupas. Sveicam Rīgu ar uzvaru elites kārtas pirmajā spēlē. Un Rīga pēc pirmā vakara ir grupas vadībā.